Labrīt! Mani sauc Daina Baikova. Es dzīvoju Smiltenē, nelielā pilsētā Latvijas ziemeļaustrumos. Es pašlaik atrodos savās mājās un nolēmu jums pastāstīt par to, ar ko es nodarbojos. Interesanti, kāpēc es atrodos savās mājās, kāpēc neesmu darbā. Varu teikt tā, es nodarbojos ar tīkla mārketingu un strādāju internetā. Tāpēc es šorīt nekur nesteidzos. Piemēram, domāju, ka jūs jau esat kādas pāris stundas strādājuši savā darbā, steigušies uz darbu, bet man šāda, kā saka, steiga nav pierasta, jo es strādāju internetā, veidoju savu biznesu kompānijā Organo Gold. Vai jūs kādreiz esat aizdomājušies par to, kāpēc, cik apmēram cilvēki izdzer kafijas tasītes vienā dienā? Ja jūs ieiesiet internetā, tad jūs atradīsiet tādu informāciju, kā, piemēram, ka katru dienu tiek izdzertas 2,5 tūkstoši tasītes kafijas. Un vai būsiet arī aizdomājušies par to, kas nopelna no šīs visas lielās industrijas? Piemēram, man pirmā doma bija tā, ka no tā nopelna tikai lielo kafejnīcu īpašnieki, viesnīcu īpašnieki, tiem, kam ir liels savs bizness, bet izrādās, ka ir iespēja nopelnīt arī visiem pārējiem, tādiem, piemēram, kā es, kas dzīvo mazā pilsētā un lielu biznesu man vēl pašlaik tādu nav izdevies izveidot, bet es esmu iepazinusies ar Amerikas kompāniju, kura saucas Organo Gold un kura ir īstenojusi dzīvē tādu principu, kad piedāvā cilvēkiem visā pasaulē nopelnīt naudu tieši lielajā kafijas industrijā. Un kā tas notiek? Kompānija Organo Gold ir jau 4,5 gadus mūsu lielajā tirgū. Viņa ir dibināta Amerikas Savienotajās valstīs un Kanādā. Tajā pašlaik ir atvērts liels office, un kompānija šajā laikā ir strauji attīstījusies, un attīstības un izaugsmes tempu ziņā, kā arī mūsu līderu atmaksas ziņā pašlaik ir pirmajā vietā tīkla mārketingā visā pasaulē. Tikai gadu atpakaļ kompānija ienāca tādos lielos tirgos Eiropā kā Vācija, Anglija, Itālija, Spānija. Pašlaik pēdējā mēneša laikā atvērās tāds liels tirgus kā Francija, ir atvērts tirgus Polijā, bet mēs jau visu vasaru gaidījām, kad atvērsies lielais Krievijas, Kazahstānas un Ukrainas tirgus. Un tas pašlaik ir noticis, un mēs jau oficiāli strādājam šajās valstīs. Jūs prasīsiet, kā tas var būt. Es taču dzīvoju mazā pilsētā Smiltenē, Latvijā. Kompānija mums pašlaik vēl Latvijā nav atvērta oficiāli, bet es strādāju internetā. Un esmu reģistrējusies pie tādas lielas valsts kā Vācija, un visus savus biznesa partneri man ir pašlaik jau daudzās atvērtajās valstīs, kā piemēram Anglija, Īrija, Vācija, Ukraina, Kazahstāna, un mans mērķis ir atvērt
caur internetu izveidot lielu starptautisku biznesu, un tas man pašlaik ir iespējams. Prasīsiet, kāpēc? Tāpēc, ka es darbojos komandā ProRiv. Komanda ProRiv ir starptautiska komanda, kur ir apvieno dažādus cilvēkus no dažādām valstīm. Piemēram, mans sponsors pašlaik ir no Kazahstānas, bet jau liels mega līderis izveidojis jau internetā lielu organizāciju, vairāk par 1000 cilvēkiem, strādā jau 5 gadus caur internetu, ir pazīstams tieši tiem cilvēkiem, kas tīkla mārketingā darbojās internetā. Es domāju, ka nav neviena cilvēka, kas internetā strādā tīkla mārketingā, kas nav saskārušies ar viņa apmācību kursu. Tas saucas tīkla mārketings internetā, pirmie soļi, un šo apmācību kursu ir izgājuši vairāk kā 10 000 tīkla mārketinga pārstāvju visā, varētu teikt, pat pasaulē, daudzās pasaules valstīs, un ne tikai mūsu kompānijā, bet arī citi tīkla mārketinga kompāniju partneri ir mācījušies no viņa kursiem. Pašlaik viņš ir izveidojis pavisam mums jaunu sistēmu, saucas ProRiv. Ko tad dod mums šī sistēma? Es jau pati esmu arī diezgan ilgi darbojos internetā, varētu teikt, kādus 4 gadus, kad atnācu, es neko pilnīgi nezināju internetā, nezināju, ko vispār nozīmē tas, kā savu biznesu veidot. Daudz skatījos, daudz mācījos tieši internetā materiālus, mācījos veidot savu blogu, savu mājaslapu. Protams, es visu to iemācījos un iemācījos arī, kā pareizi veidot tīkla mārketingu internetā, bet, tikai jautājums paliek viens. Atnāk man jauni partneri, grib piereģistrēties, bet, pirmais jautājums ir tāds: es esmu čaļnieks internetā, es neko nezinu, es neko nemāku, ko es tagad darīšu? Tad man ir atbilde ļoti vienkārša. Tu izmantosi sistēmu ProRiv. Un sistēma ProRiv, tā ir, kā saka, varētu teikt, kā mans sponsors teica, tas bija viņa sapnis izveidot tādu sistēmu, dublicējumu sistēmu internetā. Un tas, varētu teikt, arī ir mans sapnis, jo pašlaik 80% darba internetā paveic tieši šī sistēma. Arī šajā brīdī, kad es rakstu šo video, šī sistēma darbojās, ir man reklāmas internetā, cilvēki reģistrējās, pievienojās mūsu konferencēm, noklausās informāciju, un pēc tam jau viņi ir sagatavoti un jau pievienojās man vai Skype'ā vai zvana pa telefonu, un es jau dodu viņiem turpmāko informāciju un reģistrēju kompānijā. Jautāsiet, kā tas notiek? Es varu teikt tā, ka pašlaik jau es vairs tīkla mārketingā vislielākā problēma arī jaunajiem cilvēkiem, kas pievienojās mums, ir tā, ka viņi baidās no tā, ka cilvēki viņiem atteiks, ka viņiem neinteresēs mūsu bizness, bet strādājot ar sistēmu ProRiv, es vairs pēdējā laikā neesmu dzirdējusi atteikumus. Kāpēc, jūs jautāsiet? Tāpēc, ka sistēma, izejot cauri sistēmai, šie cilvēki jau ir sagatavoti, viņi zina informāciju, un sistēma jau, kā saka, atšķiro tos, kuriem mūsu bizness nav interesants, un viņi jau pašā sākumā vairs mums nepievienojās, bet ar mani runā tikai tie cilvēki, kam ir mūsu biznesa interesē. Un vēl viens jautājums ir apmācību kurs, ko piedāvā tikai tieši mūsu komanda. Tas ir
jauns apmācību kurs, ko arī izveidojis mans sponsors, kā jau stāstīju. Viņš ir no Kazahstānas, jauns gados, bet jau liels mūsu mega līderis. Tikko arī atgriezās no Amerikas, no konvencijas Amerikā mūsu kompānijas, no kurā viņš bija tikai vienīgais no 5 cilvēkiem, kas vispār tika uz šo konvenciju no bijušās, kā mēs tagad sakam, SNG valstīm, jeb Ukrainas, Kazahstānas un Krievijas, un viņš atgriezās ar ļoti lieliem daudziem iespaidiem un atveda daudz video materiālus, daudz iespaidus par šīs kompānijas, un mums vēl rodās aizvien lielāka pārliecība par to, par pareizo izvēli, kāpēc mēs esam izvēlējušies šo kompāniju. Pašlaik, kā jau teicu, ir mums apmācību kurs Safīrs 21 dienā. Un ko tad mēs piedāvājam šajā apmācību kursā? Parasti ir tā, ka pievienojās jaunie partneri, viņi nezina, ar ko sākt, ko darīt, uzdot daudz jautājumus, bet mēs jau pievienojam viņus šim kursam. Apmācības mums notiek katru dienu internetā, vai rītos vai vakaros stundu konferences, kurā tiek atbildēts uz visiem iepriekšējās dienas jautājumiem, un galvenais ir tas, ka tā ir tikai un vienīgi praksi. Mēs strādājam praktiski un pēc tam jau analizējam to, ko mēs esam izdarījuši. Ir arī Safīram 21, Safīrs 21 dienā ir tāds slēgts saits, kurā partneri jau saņem informāciju soli par solim, kas viņiem ir jādara. Piemēram, ir tādi jautājumi, kā pievienojās man cilvēks, piemēram, Skype'ā, jaunais partneris nezin, ko viņam atbildēt. Tad mums ir speciāls jau pa solim uzrakstīta, kā varētu pat teikt, instrukcija, kas viņam ir jādara, kā viņam ir jāatbild, lai viņam vairs nebūtu jādomā par to, kā to pareizi izdarīt. Un to visu, un arī kā uzrunāt, piemēram, augstajos kontaktos cilvēkus, arī to mēs visu iemācam šajos kursos, un tas notiek, apmācībās tas notiek ļoti augstā līmenī. Tā kā, pašlaik mēs Latvijā vēl esam neliela grupa, tāpēc, ka mēs, kā jau teicu, iepriekš strādājam neatklātā valstī, tāpēc pašlaik mēs partnerus reģistrējam tikai partnerus, kas tiešām nopietni grib veidot biznesu mūsu kompānijā Organo Gold, bet ar klientiem mēs pašlaik īpaši nestrādājam, bet ja jums ir tāda vēlēšanās, tad, protams, var pasūtīt kafiju pie mūsu partneriem, bet, galvenais ir, es aicinu savā komandā cilvēkus, tīkla mārketinga pārstāvis, kas tiešām grib veidot savu biznesu, jo, kā jau paši zināt, Latvijā pašlaik ir ekonomiskā situācija nav visai labvēlīga, mums ir liels bezdarbs, un tad tieši kompānijas šis mērķis ir izveidot cilvēkiem papildus vai patstāvīgus ienākumus, lai viņiem nebūtu jādomā par to, kur un kā nopelnīt naudu. Un galvenais tas, ka to mēs visu varam izdarīt internetā, veidot starptautisku biznesu, kompānija produkciju piegādā uz mājām, gan partneriem, gan klientiem, tā kā mums vairs nav jāstaigā ar somām, kā to daudz iedomājas, kas pirmais jautājums ir, vai tad man būs kaut kas jātirgo. Es teikšu tā, es pati neko netirgoju, es lietoju tikai ģimenes vajadzībā. Es jums varētu arī parādīt, kāda mums ir produkcija. Tātad mums ir melnā kafija, tādas nelielos
skaistos iepakojumos. Tā, un galvenais ir tas, ka šis iepakojums ir ērts, jūs varat viņu paņemt līdzi gan savā somiņā, gan kaut vai kabatā ielikt. Arī biznesu veidot ir ļoti vienkārši, jo paraudziņš ir arī, kā saka, reklāmas materiāls. Vēl mums ir arī kafija latē, kas jau ir, kur jau ir klāt pievienots cukurs. Un pašu galveno es jums nepateicu, ka šai kafijai ir klāt pievienotā sēne reiši jeb ganoderma. Par reiši jeb ganoderma es domāju, ka jums informācijas esat jau daudz dzirdējuši, jo daudzas kompānijas piedāvā tieši pārtikas piedevs kopā ar sēni reiši, bet mums ir tāda ekskluzīva iespēja, ka mēs pašlaik piedāvājam tieši kafijas sastāvā šo sēni reiši. Tā mums vēl ir arī tāds ekskluzīva kafija kā kafija moka, kas arī ir ar sēni reiši, un vēl es jums varu parādīt arī. Mums ir arī zaļā tēja, un tas ir arī tāds pats ekskluzīvs variants, jo, kā zinat, es domāju, ka zaļo tēju jums vispār nav jāstāst, ko dod mūsu veselībai zaļā tēja, un plus vēl, ja tur ir pievienot klāt sēne reiši, tad, ieiet internetā, izpētat, izlasat informāciju tieši par sēni reiši. Ko jums es vēl varētu teikt tieši par kafiju? Šādu kafiju jūs noteikti veikalā nenopirksiet. Varu pastāstīt par sevi, ka es kādreiz, vispār biju kafiju nelietoju. Un kāpēc nelietoju? Tāpēc, ka man bija tāds uzskats, ka, un es domāju, jums arī daudziem ir tāds uzskats, ka kafija ir tomēr kaitīga veselībai. Tad šajā gadījumā, kad es uzzināju šīs kafijas, visu informāciju par šo kafiju, par sēni reiši, tad man visas šīs šaubas pārgāja, un es šo kafiju sāku lietot. Un kas vēl ir, jo šai kafijai nav tik liels procentu sastāvs, kā ir, piemēram, veikala kafijai. Veikala kafijai jums kofeīna sastāvs būs no 3% uz augšu. Mums ir tikai 1 līdz 1,5%. Cilvēki var lietot šo kafiju, kas ir, piemēram, ar augstā asinsspiedienu, kam vispār ir veselības problēmas, kas ir, man daudz arī internetā raksta, mēs nevaram kafiju lietot, tāpēc, ka mums ir tādas un tādas veselības problēmas, un mums ir ārsts, piemēram, aizliedz. Bet mūsu šo kafiju var lietot visi, tā kā es jums iesaku neiet uz veikalu, jo es tagad, piemēram, vairs veikalā vispār neiepērkos, jo nav nozīmes pirkt veikalā, kā saka, tādu kafiju, kas ir kaitīga veselībai, tomēr ar lielu kofeīna sastāvu. Protams, nav arī tās garšas īpašības, kas ir mūsu kafijai. Jūs varat arī izvēlēties, kā jau teicu, vai ar cukuru, kas ir latē, kur jūs uzreiz varat, ja jums garšo ar cukuru, un ja jums garšo melnā, tad lietot šo melno kafiju. Un vēl priekš bērniem, kā jau saku, ir arī šī mokā kafija, kur jūs varat dot saviem bērniem. Šo kafiju var lietot jau no 2-3 gadu vecuma. Ko es vēl jums varētu teikt? Kā jau teicu, Latvijā mēs esam tikai neliels cilvēku skaits, kas mums ir pievienojies, tā kā gan Latvijā ir lielas biznesa iespējas, bet arī, esmu daudz sarakstījusies ar cilvēkiem latviešiem, kas dzīvo ārpus Latvijas. Piemēram, daudz latviešu mums ir Īrijā, mums ir Anglijā. Tad jums vispār nav problēmas. Jūs varat caur manu mājas lapu, jeb kā tā saucamo interneta veikalu, pasūtīt, jums preces jau piegādās uz mājām 2-3 dienu laikā, tā kā
Prasiet man informāciju, ja skatāties šo video. Ir, kā jau teicu, ir Anglija, Īrija, Francijā var pasūtīt šo kafiju, var Vācijā pasūtīt, var Austrijā pasūtīt, var Holandē pasūtīt. Tā kā šīs valstis jau, kur arī latvieši esat izbraukuši, ja kafija ir pieejama, un tikai prasiet zem video, būs mana informācija, tad jūs zvaniet, rakstiet, bet vislabākais pievienojieties man Skype'ā, jo Skype'ā es jums varu tiešām iedot vairāk šo informāciju. Variet rakstīt arī draugos, jo draugos arī ir daudz, arī manās galerijās atradīsiet daudz informācijas. Tā tad, ko varu vēlreiz nobeigumā teikt, pievienojieties manai komandai, es iemācīšu, kā jums strādāt internetā, pievienošu visiem internetā čatiem, strādāsim kopā, veidosim savu biznesu un, kā saka, neraudāsim par to, ka mums nav darba. Darbu mēs atrast varam vienmēr, ja tikai ir vēlēšanās un gribēšana kaut ko darīt, kaut ko mainīt savā dzīvē. Paldies par uzmanību. Ar jums kopā bija Daina Baikova, kompānija Argano Gold un komanda ProRiv. Paldies!